Vēl viens lielisks veids, kā tu vari pelnīt online vidē, ir veidojot saturu. Ārzemēs, protams, šim arī ir daudz lielāks potenciāls, jo gan TikTokā, gan citās platformās ir pieejami dažādi šie monetizācijas veidi, kas nav pieejami, diemžēl, Latvijā, un ne tikai Latvijā, arī citās, arī attīstītākās pat Eiropas valstīs nav pieejama šī TikTok monetizācija. Bet tas nenozīmē, ka tu nevari pelnīt ar savu TikToku, ar savu Instagramu, ilgtermiņā veidojot kvalitatīvu un interesantu saturu. Tātad, principā, var teikt, ka šī prezentācija būs mazliet par influenceriem. Daudziem nepatīk sevi saukt par influenceriem, viņi sauc sevi par satura veidotājiem, bet, princips jau ir tas pats, un tātad tā pelnīšana notiek tieši tādā pašā veidā, neatkarīgi kā tu sevi sauc, vai par influenceri, vai par satura veidotāju. Un ne tikai TikToks un Instagrams ir tās platformas, kur ar to var nopelnīt, arī YouTube'ā veidojot saturu, ilgtermiņā var nopelnīt ļoti labi, un to var izdarīt arī Latvijā. Un kas vēl ir svarīgi satura veidošanai, atšķirībā no kaut kādām tādām specifiskām lietām, tur Facebook reklāma vai SEO vai Google reklāma vai tur affiliate un dropshipping. Manā skatījumā tās nosauktās lietas nebūs kaut kas tāds, ko var izdarīt, piemēram, arī cilvēks 50, 60 gados. Protams, vienmēr būs kaut kādi izņēmumi un atradīsies cilvēki, kas arī tādā vecumā to varēs izdarīt. Bet satura veidošana gan ir kaut kas tāds, ko tu vari darīt jebkurā vecumā. Tev vienkārši ir jābūt kaut kādai savai odziņai, vai nu tu esi tur smieklīgs, vai nu tu arī kaut kādus trendus tur taisi, vai vienkārši runā par kaut kādām svarīgām tēmām, tev nozīmīgām tēmām, tā kā to var apspēlēt ļoti daudz dažādos veidos, un saturu veidot ir iespējams jebkurā vecumā. Arī atkal jau Latvijā tas nebūs tik gluži populāri, ka cilvēki gados varbūt veido saturu, bet ja mēs paskatāmies uz ārzemēm, tur ir ļoti, ļoti daudz populāri satura veidotāji, kam ir 70, 80, pat 90 gadi, un kuri arī sadarbojas ar milzīgiem zīmoliem, saņem ļoti labas samaksas par to, un, protams, plus vēl nopelna ar šo TikTok monetizāciju. Bet arī sadarbību dēļ noteikti ir vērts šo darīt. Ja tu vēlies attīstīt savu karjeru šajā virzienā, tev tas patīk, uzrunā, tu seko līdzi citiem satura veidotājiem, tad tas noteikti ir kaut kas tāds, ko tu vari arī apsvērt darīt pats. Un ar ko tad būtu jāsāk? Pirmais tātad būtu nišas izvēle. Protams, tu vari veidot vispārīgu saturu, dzīves stilu, kaut kādu saturu par daudz dažādām lietām, gan par ēst gatavošanu, gan kur tur aizbraukt, kaut kur paēst, vai kur aizceļot kaut kur, vai kaut kādas savas pārdomas, vai kaut kādas citas interesantas lietas, vai dalīties ar aktuāliem kaut kādiem viedokļiem par aktuālām tēmām, vai tā var būt jebkuras tēmas, kas ir ļoti vispārīgas, ļoti dažādas, un ir daudz dažādi šādi TikTok satura veidotāji un arī Instagram satura veidotāji, kuri runā par ļoti, ļoti daudz dažādām lietām. Tāpēc pirmais, ar ko es ieteiktu sākt, tomēr būtu tās nišas izvēle, jo izvēloties konkrētu nišu, tās var būt arī dažādas, vai skaistums, vai ģimene, vai ceļošana, vai automašīnas, vai kaut vai smagā tehnika, vai ēst gatavošana, vai izklaide, jebkas, kas tev interesē, kas tevi aizrauja, par ko tu jūties brīvi runāt. Tā var būt tava niša. Atkal tam nav jābūt saistītam ar tavu darbu, tas var būt saistīts ar kaut kādiem taviem hobijiem. Un atceries, ka arī hobijā tu ļoti vari izaugt un attīstīties. Tas, ka tevi kaut kas interesē, bet tu vēl neesi liels eksperts tajā, nenozīmē, ka tu nevari sākt par to veidot saturu. Mēs visi esam no kaut kāda punkta sākuši un laika gaitā izauguši par to, kas mēs esam. Tā kā nav absolūti nekādu problēmu arī sākt pamazām un sākt ar nelielākiem solīšiem un laika gaitā izaugt jau līdz tādam ļoti lielam ekspertam. Bet izvēloties šo nišu, tev noteikti būs salīdzinoši daudz vieglāk gan iegūt kvalitatīvus sekotājus, gan arī audzēt savu kontu, jo to es arī ļoti bieži novēroju, ka nišas influenceriem, kuriem ir skaidri izteikta niša, viņiem ir parasti daudz stabilāka sekotāju bāze, pieņemsim, piemēram, 100 000 laika viņiem ir pa visiem video. Un tas influenceris, kuram būs kaut kāda niša, tas satura veidotājs vai influenceris,
Tātad viņam būs specifiska niša, viņam tas sekotāju skaits būs daudz augstāks nekā tam, kuram arī ir tikpat daudz laiki, piemēram, 100,000 laiki viņa video, bet viņam nav nišas. Viņam varbūt būs kaut kādi 3-4 tūkstoši sekotāju, un tam nišas influencerim ar šādu laiku skaitu, bet tie ir tādi aptuveni skaiti, būs jau kaut kādi 5, 6, 7, varbūt pat 8 tūkstoši sekotāju. Es arī esmu nišas satura veidotājs. Es veidoju saturu par peļņu internetā, par attālinātu darbu un par darbu mārketingā. It kā tādas varbūt mazliet dažādas lietas, bet tomēr savstarpēji saistītas. Un man arī šī proporcija ir salīdzinoši augsta. Man ir tātad nepilni 60,000 laiki un 8,000 sekotāji. Un tad es paskatos citus satura veidotājus, kuriem ir 100, 200, pat 300,000 laiki, bet viņiem vēl nav tik daudz sekotāju, cik ir man, jo viņiem nav nišas. Viņi runā par visu un par visu. Un kas ir jāsaprot šajā, ka TikTok algoritms tomēr palīdz sasniegt tev cilvēkus, kam interesē tāda tipa video. Nu, ja tu ieliec, piemēram, par ēst gatavošanu, to saturu vairāk rādīs cilvēkiem, kuriem interesē tā ēst gatavošana. Un tajā brīdī, piemēram, man izlaiž kaut kāds foršs video par ēst gatavošanu, es aizēju uz profilu, ja mani tas video ļoti ir uzrunājis, aizēju paskatīties uz profilu, kas vēl tur labs notiek. Un, ja es redzu, ka tur ir tiešām ļoti daudz forša satura par ēst gatavošanu, mani tas tiešām interesē, ko es daru, es piesekoju. Ja man izlaiž forša recepte, un es aizēju saturu un uz šī cilvēka profilu un paskatos uz to saturu, un es redzu, ka viņš liek par 100 dažādām lietām tos video, un tikai viens no tiem 100 video ir bijis par to ēst gatavošanu, es visticamāk viņam nepiesekošu, jo es redzu, ka viņš runā par daudz dažādām lietām. Es saglabāšu to vienu video, kas man ir izlicis, bet es viņam nepiesekošu, jo man nav intereses. Man interesē, piemēram, tieši tā ēst gatavošana, bet tu tur runā par 20, 30 citām lietām, kuras man absolūti neinteresē, tāpēc es tev nepiesekošu. Tāpēc nišas influenceriem parasti ir ne tikai šī proporcija stipri mazāka starp laiku skaitu video un starp sekotāju skaitu, gan arī nereti vērtīgāka auditorija, jo jūs tomēr runājat par to konkrēto tēmu un jūs visu laiku piesaistat sekotājus runājot par to konkrēto tēmu. Nākamais, kas jādara, ir jāizvēlas platforma, kurā tu veidosi saturu. Man ļoti patīk TikToks. TikTokā ir relatīvi viegli un ātri izaugt, ja tu veido kvalitatīvu, interesantu, piesaistošu kaut kādu saturu, dalies ar vērtīgu informāciju. Gada laikā es ceru, ka es būšu izaugusi līdz 10,000 sekotāju, jo es sāku burtiski augusta beigās, tā kā sev esmu nospraudusi to mazo mērķīti gada laikā izaugt līdz 10,000 sekotāju. Es esmu diezgan droša, cerams, ka man tas izdosies. Tad jau redzēs, varbūt arī sasniegšu vairāk sekotāju, bet, piemēram, Instagramā tas nebūtu iespējams. YouTube'ā arī salīdzinoši ļoti maza iespēja, ka tu vari tik ātri izaugt. Bet atkal, ar ko atšķiras TikToks un Instagrams un YouTubes? Instagramā un YouTube'ā šie sekotāji nereti var būt vērtīgāki. Viņi ir mazāk, bet viņi ir vērtīgāki, jo viņi piesako tieši tev, tieši tavam kontam. Viņi ikdienā seko līdzi tev, viņi skatās tavus storijus, ja runājam par Instagramu, piemēram, tieši viņi skatās tavus postus, viņi iesaistās tavā saturā. Instagramā tas algoritms ir mazliet citādāks, vairāk mēs redzam to saturu no cilvēkiem, kuriem mēs sekojam. Savukārt TikTokā, kur mēs redzam saturu, lielākoties mēs saturu redzam For You page'ā, un man arī nereti pat 90% skatītāji ir tādi, kas man vai nu neseko, vai arī viņi mani ir pamanījuši For You page'ā. Varbūt viņi seko, bet vienkārši es esmu izlikusi For You page'ā. Es pati arī skatos lielākoties For You page'u. Jā, es citreiz aizēju to sadaļu, kur ir tie draugu video, tā kā ar kuriem tu esi draugos vai kuriem tu seko, bet tie ir droši vien 10% vai 5% no visa laika, ko es pavadu TikTokā. Lielākoties es skatos For You page'u, un tāpat ir arī lielākajai daļai citu cilvēku. Tāpēc TikTokā neveidojas tā saikne tik cieša. Primāri tu redzi nevis cilvēkus, kam tu seko, bet tu primāri redzi saturu, kas tevi varētu interesēt. Instagramā primāri tu redzi cilvēkus, kam tu seko. Protams, tu vari iet uz Explore page un tur atrast daudz dažādas lietas, bet primāri tomēr tās atšķirības ir diezgan kardinālas šīm platformām, un tāpēc arī tie sekotāji un tas sekotāju skaits ir vieglāk un ātrāk iegūstams TikTokā, bet viņš iespējams nav tik vērtīgs, cik viņš tādā pašā apmērā varētu būt Instagramā.
Instagramā. Piemēram, ja Instagramā man būtu 10,000 sekotāji, es domāju, viņi būtu daudz, daudz vērtīgāki. Bet, protams, tas arī viss ir atkarīgs no tevis, no satura, ko tu veido, un ļoti daudz dažādām citām niansēm. Bet, ja man būtu jāizvēlas vēlreiz to sākt, es sāktu, es domāju, tieši tādā pašā veidā, un to arī varu ieteikt citiem. Tā kā sākumā varbūt uzaudzēt to TikTok kontu, iegūt kaut kādu atpazīstamību, iegūt cilvēku interesi par to saturu, ko tu veido, un tad jau tu vari arī vieglāk izaugt citās platformās. Man, piemēram, Instagramā es tur esmu ieliks 5 postus, es tur vispār neko praktiski nelieku. Tas ir tātad gada laikā, nepilna gada laikā 5 posti. Man tur kaut kādi 200 vai 250 sekotāji. Tā kā tie ir visi atnākuši tikai no TikTok. Ja es tur būtu vēl aktīvāka un ja es savā TikTokā popularizētu to, ka man Instagramā ir kaut kāds cits saturs, nākat piesakojat man, es tur dalīšos ar to un to. Iespējams, man arī būtu tas Instagrams daudz aktīvāks. Bet tātad, jā. TikTokā izaugt manā skatījumā ir relatīvi viegli un ātri. Un tad ir YouTube. YouTubā gan vajadzētu būt tā, ka pamatā ir ļoti kvalitatīvi tie video. Nu, ja mēs paskatāmies uz kaut kādiem populārākiem youtuberiem, tomēr tie video ir diezgan kvalitatīvi. Protams, ja tev nav tādas aparatūras un tu vēl to nevari atļauties, bet tu vēlies ar kaut ko sākt, nu sāc, mēģini, dari. Nav jau arī tā, ka visi populārākie youtuberi ir tur sākuši ar mega kaut kādām superīgām video tehnikām un tā tālāk. Galvenais jau tomēr dienas beigās būs tas, cik labs ir tavs saturs, vai viņš ir smieklīgs, vai viņš ir liederīgs, vai viņš ir kaut kādā citā veidā ar pievienoto vērtību taviem skatītājiem. Un tā būs primārā lieta. Es arī sekoju YouTube'ā vienam tādam čalītim, viņam vispār kaut kā 14, 15 gadi, viņš arī tur visādas peļņas metodas internetā mēģina, un viņš uzreiz pirmajos video tā kā pateica, nu man video nav baigi labajā kvalitātē, ja jums būs interese, tad jā, tad es iegādāšos, nopirkšu tur kaut kādas labākas tehnikas, un viņam tie video vienkārši uzsprāga un aizgāja nereāli labi, un tad jau pēc vairākiem video, arī pēc kaut kādiem vairākiem mēnešiem, viņam jau bija arī stipri labāk kvalitāti, jo cilvēks vienkārši redz, ka citiem ir interese par to, viņam ir kaut kāda atdeve no tā, viņš no tā arī kaut ko nopelna, un tad jau, protams, viņš var investēt tajā vairāk, lai pelnītu vēl vairāk ar to. Tā kā arī jūs varat to darīt tādā veidā, bet jebkurā gadījumā es iesaku tiešām arī iet uz šo TikToku, jo, nu, tik liela iesaiste, tik strauši sekotāju pieaugums īsti neesmu redzējusi tādu nevienai citai platformai, un arī citi satura veidotāji saka šo te pašu, salīdzinot šo te Instagram un TikTok iesaisti, kādas platformām ir, bet atkal katrai ir savi plusi. Tas nenozīmē, ka Instagrams vai YouTube ir sliktāks. Viņam katram ir savi plusi, savas features un tā, bet jā, tātad otrais, kas ir jādara, jāizvēlas platforma, kurā tu veidosi šo te saturu. Nākamais pēdiņās konkurentu izpēti, jo, nu, protams, tie nav tādi tiešie konkurenti, bet nu, tādi satura veidotāji konkurenti, un ne tikai Latvijā, bet arī ārzemēs. Tā kā, kas tad galu galā ir tā niša, par ko tu taisīsi to saturu, saproti to, un tad atrodi satura veidotājs, kas jau to dara gan Latvijā, gan ārzemēs. Un smelies idejas no viņiem, smelies iedvesmu, apgūsti kaut kādas labākās prakses, apgūsti kaut kādus labākos āķus, paskaties, kādus āķus viņi izmanto, kā viņi noķer to cilvēku uzmanību, lai viņi skatītos to video, kādi viņiem rezultāti, kādi komentāri, ko tur cilvēki raksta, ko viņi vēl gribētu redzēt. To visu tu vari izmantot savām idejām, un nekad nevajag baidīties, ņemt kaut kādas idejas no citiem, vai, es nezinu, uzskatīt, ka tā ir kaut kāda špikošana vai ideju zakšana. Es uz to tā absolūti neskatos. Tā ir tāda iedvesmošanās. Protams, ja ir kaut kas tāds, ko cilvēks ir super oriģinālu, pats izdomājis vispār no nulles, un tas ir kaut kas tāds, ko visi redz pirmo reizi, tad tu vari tā kā iedot viņam to kreditu, tā kā ietegot viņu tajā savā postā un pateikt, nu, ka es iedvesmu smēlos no šī cilvēka. Bet ja tas ir standarta kaut kāds saturs, tu mierīgi vari aizņemties tās idejas, varbūt kaut ko vari adaptēt sev vai kaut kādā veidā pielāgot tiem tematiem, ko tu labāk pārzini, bet noteikti es pati arī liela daļa satura, kas man ir tāds, ko es esmu kaut kādā veidā aizņēmusies, iedvesmojusies no citiem. Es vienkārši to esmu adaptējusi sev kaut kādā mazliet varbūt citādākā veidā, nu un, protams, latviešu valodā. Bet, protams, jebkurā gadījumā
Man saturs ir arī oriģināls. Es tāpat visu esmu pati veidojusi. Neko es neesmu tur viens pret viens ņēmusi. Es vienkārši esmu smēlusies kaut kādas idejas, iedvesmu, kā piesaistīt to uzmanību, kā uzlikt kaut kādu tekstāķi labu vai kaut kādas citas nianses. Nu, un tad pēdējais galvenais punkts ir sākt veidot regulāru un kvalitatīvu saturu. Ir visādi TikTok guru, un katrs stāsta kaut ko citu, un ir, kas stāsta, ka tev tur vajag likt 3 video dienā, un tā, bet, viena lieta arī, kas jāsaprot, nereti šie cilvēki, kas saka, piemēram, ka lietas 3 reizes dienā, viņi to saka no Amerikas, un salīdziniet Ameriku ar Latviju, protams, tur ir milzīgs satura apjoms, ko vienkārši nekādā veidā nevar salīdzināt ar Latvijas satura apjomu. Tāpēc teikt, ka tas pats ir attiecināms uz mums, noteikti tā nevarētu teikt. Un labāk fokusēties uz tiešām kvalitatīvu saturu un to kvantitāti atstāt otrajā plānā, kaut vai, piemēram, 3 reizes nedēļā. Protams, ideāli būs, ja tu varēsi vairāk, ja tu varēsi katru dienu, bet vienmēr paturiet prātā, ka primārais ir kvalitāte un pievienotā vērtība. Cik tas mans saturs būs tiešām vērtīgs, noderīgs citiem, vai viņš varbūt būs smieklīgs, vai viņš varbūt būs tāds, ko cilvēki saglabās, kas viņiem varētu vēlāk noderēt, vai viņš būs kaut kādā veidā izglītojošs, vai ar jebkādu pievienoto vērtību. Vienkārši likt kaut kādus video, lai tikai ieliktu tos 3 video dienā un aizmirst par visu kvalitāti un pievienoto vērtību, tikai bliest uz to kvantitāti, tā noteikti nebūs pareizā pieeja. Kvantitāte arī ir svarīga, bet, kā es vienmēr arī saku, tai kvantitātei ir jābūt kvalitatīvai. Tātad visu pirms kvalitāte un tikai pēc tam kvantitāte. Un tad, ja mēs varam nodrošināt to, ka tā kvantitāte ir kvalitatīva, tad viss kārtībā. Bet atkal, vai vajag obligāti likt 3 video dienā, pat ja viņi visi ir super kvalitatīvi? Vari paskatīties, kā tev tas strādās. Es uzskatu, ka tik daudz video nevajag likt. Jā, tu vari citreiz ielikt kaut kādus vairākus video dienā, varbūt atbildēt kaut kādiem komentāriem un tā, bet, kad tagad katru dienu, katru nedēļu, katru mēnesi, tad mēnesī tie būtu 90 video. Ir jau kas arī tam ir cilvēki, kam tas strādā. Piemēram, kaut kur redzēju, dzirdēju, ka tā Intriša tiktokere arī bija dalījusies ar to, ka viņa ļoti daudz lika. Es neatceros to precīzo skaitu, vai arī 3 vai pat 5 dienā, kaut kas tāds, negribu sameloties, bet arī bija ļoti daudz, un arī viņa ir ļoti izaugusi, tā kā, kādam tas arī strādā, bet nevajag pārdzīvot par to, ja tev nav tik daudz tā laika, varbūt, ko tu kaut kam tādam vari veltīt, un būs labi arī, ja tu uztaisīsi 3 kvalitatīvus, noderīgus video nedēļā. Nākamais punkts. Vēlams, ka video ir diezgan labā kvalitātē, bet arī visu pirms svarīgāka būs satura kvalitāte un tikai pēc tam šī video kvalitāte. To arī, es domāju, var novērot manā saturā. Nav tā, ka man tur tie video tur ir kaut kādām mega apstrādēm, baigi krutajām un tur transitioniem un pārējām un visādām featurām un tur ļoti superīgā kvalitāte. Es vairāk koncentrējos uz to satura kvalitāti. Video kvalitāte ir tā, pa vidam, tā kā varētu būt daudz labāk, bet varētu būt arī daudz sliktāk. Tā kā kaut kur pa vidam. Bet primārais, uz ko es fokusējos, ir satura kvalitāte. Un man sekotāju skaits un iesaisti arī pierāda to, ka tas arī var strādāt ļoti labi. Bet ideāli būs, ja tu varēsi iegādāties sev kaut kādu statīvu, vismaz man arī tādi ir, vēlams arī kādu lampu, es esmu nopirkusi, bet vēl gan neesmu baigi izmantojis, varbūt kaut kādu vienu reizi, bet ja to tu nevari un tev nav tie finansiālie resursi tādiem liekiem pirkumiem, tas nekas, sāc pamazām ar to, ko vari, protams, telefonu tur nevajadzētu kratīt uz visām pusēm, tā ka vispār cilvēki nevar nofokusēties uz tevi un tā kā saredzēt, ko tu dari tajā brīdī. Vienkārši atrod kaut kādu stabilu vietiņu, kur tu vari to telefonu nolikt, izmēģini kaut
kaut kādus setupus ar parastām lampām, kas tev ir pieejamas mājās, ja tu vēlies labāku apgaismojumu. Tā kā viss ir iespējams, galvenais ir sākt un darīt, bet, protams, atcerēties, ka nevar tas arī gluži izskatīties tā kā ar kartupeli filmēts, un no tā tu nevari sagaidīt labus rezultātus. Es arī esmu redzējis tiešām dažus piemērus, var redzēt, ka cilvēks tā kā grib būt influenceris, cenšas kaut ko tādu sākt darīt. Bet tā kvalitāte ir vienkārši traģiska. Nevis tā kā mana vidējā kvalitāte, bet vienkārši traģiska. Un, protams, ar tādu saturu nekur tālu nevarēs tikt. Tā ir svarīga, bet nav gluži arī primārā, bet nav gluži arī pilnībā nesvarīga. Jā, un sevišķi kvalitāte mazliet sekundārāka būs, ja tu koncentrējies uz saturu, ko tu stāsti, nevis koncentrējies uz to, ko tu rādi. Tā tad viens piemērs varētu būt arī es tātad, ka es koncentrējos uz to saturu, ko es stāstu, un tā ir tā mana pievienotā vērtība. Bet, ja, piemēram, tā būtu kaut kāda ēst gatavošana vai kaut kas tam līdzīgs, kur jau tas fokus ir likts konkrēti uz to konkrēto kaut kādu darbību, tad gan tai kvalitātei ir jābūt diezgan labai. Tāpat arī tas viens tiktokeris, tas Latvien gāja, viņš būs piemēros atsevišķā video, kurš angļu valodā liek ar to latviešu valodas akcentu. Viņam arī nav tā kvalitāte, tā kā nav jau slikta, bet nav jau arī tur atkal mega super, uber, tur kaut kāda krutā kvalitāte. Viņam ir vienkārši parasta kvalitāte līdzīgi kā man, un arī viņš fokusēs uz to, ko viņš runā. Tātad tā pievienotā vērtība ir tas, ko tas cilvēks runā. Tiklīdz par pievienoto vērtību kļūst tas, ko cilvēks rāda, piemēram, ēst gatavošana, tad kvalitātei ir arvien lielāka šī nozīme. Tāpat ar subtitriem. Subtitri dažreiz var būt vēlami, bet nav obligāti vienmēr. Un ir cilvēkam labāk tiešām patīk skatīties arī bez subtitriem. Un ir cilvēkam patīk skatīties labāk ar subtitriem, bet tas nenozīmē, ka tagad vajag katrā savā video likt subtitrus. Drīzāk varbūt padomāt, kur ir tie video, kur tu to varētu notestēt un paskatīties, kā tev tas strādā. Un, ja tev tomēr liekas, ka subtitri ir kaut kas, kam ir jābūt obligāti, vienkārši droši paskaties uz populārākiem satura veidotājiem. Visbiežāk viņiem nemaz nebūs tie subtitri, kas liecina, ka subtitri nebūs tas noteicošais iemesls, kāpēc tev kaut kas izdosies vai neizdosies. Nereti tas var būt labs bonus, bet tas nebūs tas noteicošais faktors. Un noteikti nevajag pārcensties un tagad likt labu gribēdams katrā video tos subtitrus. Kā jau es teicu, izmēģini vienā ieliec, tad vienā neieliec, paskaties, kas tev strādā labāk, analizē tos savus statistikas datus, un tad jau sapratīs, kāda varētu būt tā tava ilgtermiņa stratēģija. Un noteikti pārliecinies, šo arī nereti redzu, ka subtitri ir uzlikti kaut kur pārāk zemu, arī pati esmu pieļāvusi šo kļūdu, vai pārāk augstu. Un, protams, ir tā opcija TikTokā uzlikt to tīro displeju, ka tev pazūd visas opcijas un tu redzi to, bet liela daļa cilvēku to tomēr neizmanto, un viņi skatās tā, kā viņi redz, vai viņi pat nezina par tādu opciju. Tā kā, ja izmanto tos subtitrus, tam vajadzētu būt kaut kur vairāk tā kā augstāk pa vidu vai virs tā tekstiņa, kur ir tavs profila nosaukums, lai nav tā, ka tas pārklājas ar tiem citiem tekstiem. Un, protams, obligāti izmanto labu āķi. Āķis var būt gan teksta veidā, gan mutiskā veidā, gan vizuālā veidā. Un šis ir svarīgi, principā, jebkuram video. Arī YouTube tas būs svarīgs, arī, protams, Instagramā tas būs svarīgs. Un sevišķi svarīgs tas ir arī TikTokā un vairākus piemērus āķiem. Arī aplūkosim tad atsevišķā video. Šeit, diemžēl, nevaru atvērt tos piemēriņus. Un, kā tad nopelnīt ar satura veidošanu Latvijā? Primārais un galvenais veids, kā nopelnīt, veidojot saturu, tā tad ir sadarbības. Uzņēmēji ir gatavi maksāt par dažāda veida reklāmām, atkarībā no kvalitātes, atkarībā no sasniedzamās auditorijas un dažādiem citiem faktoriem. Diezgan labas summas. Summas Latvijā manā pieredzē varie no 50 eiro mazākiem satura veidotājiem līdz pat 1000 eiro un vairāk lielākiem satura veidotājiem. Un, jā, tātad uzņēmumi izvērtēs vairumā gadījumu, cik tā samaksa ir atbilstoši tām statistikām, ko tu vari piedāvāt. Un pirms tu ņem naudu par kaut kādām sadarbībām, visbiežāk tev pirmās sadarbības būs tieši barter veidā, ka tu iedod savu produktu un attiecīgi tas cilvēks ieliek
par tevi kaut kādu atsauksmi, kaut kādu video uztaisa. Tā kā lielākoties visiem tas sākums tiešām ir barteris, jo tas ir gan izdevīgi uzņēmumiem, gan izdevīgi arī influencerim, ka viņš tātad iegūst kaut kādu produktu bez maksas, un tad viņš par to produktu var pastāstīt. Bet, laika gaitā jau pārsvarā visi pāriet uz apmaksātām sadarbībām, protams, arī. Jo tad, kad tu izaudz lielāks, arī tad tu vari sadarboties uz barteri, vienkārši strādāt uz lielākiem barteriem, nevis tur produktiņu 50 eiro vērtībā, bet varbūt kaut kādu produktu 500 vai to pašu 1000 eiro vērtībā. Tā kā, jā, šis noteikti ir labs potenciāls un kā dažs no piemēriem, piemēram, viena influencera, kurai kaut kādi 25, 30 tūkstoši sekotāji TikTokā, viņai viens TikTok video izmaksā 300 eiro. Principā tev ir 6, 7 tādi mēnesī, tev jau ir 2000 eiro. Parasti tas būs pirms nodokļiem. Tātad, ja tur ar SIA, tad tur savi nodokļi, ar pašnodarbināto savi nodokļi. Kāds strādā uz autora atlīdzībām, to gan es neiesaku, bet par to arī vēl visu runāsim. Bet tātad tīri ok, vai ne? Uztaisot kaut kādus 7 video, kas visai daudz laika neprasa, ik pēc 3 dienām viens video, tu vari mierīgi nopelnīt 2000 eiro, izaugot jau kā lielāks satura veidotājs, 50 000 sekotāju un uz augšu, tu jau vari prasīt daudz arī apjomīgākas summas. Tāpat laika gaitā attīstoties un piesaistot sekotājus un cilvēku uzmanību sev kā satura veidotājiem, tu vari arī radīt kaut kādu savu biznesu un reklamēt to savu preci vai pakalpojumu tai savai auditorijai, kas tev seko. Un viens no piemēriem ir šī meitene Kalēja, un viņai ir izveidots šis Kalēja store, kur ir tie matu ruļļi, un vēl neesmu tur tik padziļināti pētījusi, kādi vēl tur tie produkti. Esmu redzējis, ka viņa reklamē tos matu ruļļus, kas arī izskatās tiešām diezgan populāri, un cilvēki par viņiem arī diezgan daudz interesējas un interesē, kā viņus izmantot. Un viņa, ja es ļoti, ļoti nemaldos, arī sāka vienkārši kā satura veidotāja un laika gaitā izauga līdz šim savam biznesam. Tā kā varbūt tev pat jau ir kaut kāds savs biznes, vai tu vari tiešām kaut ko izdomāt tādu interesantu un reklamēt to caur saviem sociālo mediju kanāliem. Un tad vēl 2 lietas, kā var nopelnīt satura veidotājs Latvijā. Tātad, viens ir šīs affiliate sadarbības, lai arī nav ļoti daudz uzņēmumu Latvijā, kas piedāvā affiliate sadarbības iespējas, ir dažas, par ko es zinu vai ko es esmu atradusi. Tātad, cik zinu, tad fitnesa kanālam ir affiliate arī programma, kurai var pieteikties un pelnīt tur tos procentus. Tad ir viens tāds CBD eļļiņu tirgotājs agedrop.lv. Viņiem arī ir affiliate programma, ko var atrast googlējot affiliate agedrop. Tad, attiecīgi, jūs iegūstat tur atlaižu kodu un varat reklamēt to atlaižu kodu. Tātad cilvēkiem atkal bonus tas, ka viņi ar to jūsu kodu iegūst atlaidi. Savukārt jūs pelnat procentus un komisijas maksas no šiem pirkumiem. Un vēl viens, ko es esmu atradusi, piemēram, e-leasings.lv, viņiem arī ir affiliate programma. Uz leasingiem, domāju, arī diezgan labi var nopelnīt, ja tev ir attiecīgā tā sekotāju niša. Un jau tas, par ko mēs pat runājām, tātad kaut kāds digitālais produkts, arī tas var būt kurs vai apmācības, kā piedāvā gan Iveta Sazo TikTokā, gan arī šī Elīna Pakalne. Tātad viņām arī ir kaut kāds savs produkts, kurs par to, kā kļūt par satura veidotāju. Tikpat labi tas var būt kaut kāds šītiņš, kur tev ir kaut kādi ieteikumi vai kaut kas tam līdzīgs, kā kaut ko darīt labāk. Tas var būt jebkas saistīts ar tavu nišu. Ja tev niša ir skaistumkopšana, tad tur var būt kaut kāds sheets, ko ievērot ikdienas tur sejas rutīnā vai kaut ko tam līdzīgu. Vai arī, piemēram, Elīnai Didriksonai ir šis Telegram chats, laikam pa 9 eiro mēnesī, kur tad cilvēki var arī rakstīt kaut kādus savus jautājumus, un viņa dalās ar savu pieredzi, atbild, un tāpat arī viņai bija video ieraksts ar konferences pasākumu, kurā viņa uzstājās, kur viņa runāja, dalījās ar savu pieredzi, un arī tas video maksāja kaut kādi 7 eiro. Tur izskatījās diezgan daudz cilvēku, ka varētu būt nopirkuši to. Tā kā tādas salīdzinoši nelielas maksiņas par kaut ko, un tu attiecīgi ar to vari pelnīt paralēli arī kā satura veidotājs, vai arī uztaisīt, piemēram, savu maksas Telegram chatu. Kāpēc nē? Un dalīties tur ar to savu
nišu ar tām savām zināšanām vai pieredzi vai jebko citu, kas ir saistīts ar to tavu profilu, ar to tavu kanālu, ar tavu saturu. Un, starp citu, ar influenceru cenām var iepazīties padziļinātāk sadaļā influenceri, kas būs zem digitālā mārketinga. Tā kā tur var paskatīties, kādas ir tās vidējās cenas Latvijā influenceriem. Tā kā šajā prezentācijā pagaidām viss, tad jau tiekamies citās un pagaidām tā!